Kas te ir, tad, Andri, vispār jūsu komandā? Kas nāk tajā sarakstā? Labi, tu, Oļegs. Jāsaka tā, sākotnēji pirmā reize, kad vispār sarakstu varbūt nebija tik viegli izveidot, jo es tāds diezgan prasīgs gribēju, lai tiktu pārstāvēts visdažādākās jomas, nozares un pārstāvji, kas dzīvē kaut ko ir izdarījuši, lai visi būtu arī Mārupes iedzīvotājiem, daļai Mārupes patrioti vismaz, nevis tā, jebkuru katru ķeksīšu pēc. Un, principā, es saskāros ar to, ka liela daļa uzņēmēju saka no sākuma jā. Un tad viņi padomā un saka, kā man to vajag. Un te ir tā, man liekas, tā nožēlojamā problēma šobrīd, kad tā visa globālā Latvijas situācija, kad ir cilvēki piekusuši, kad viņi neusticās politikai, neusticās varai, ne vietējai par lielo varu nemaz nerunājot. Tā ir tāda kopēja problēma. Un saimnieciski runājot, bet paldies Dievam, mums saraksts ir nokomplektēts, sarakstā mums ir ideāli pārstāvēti, ļoti sabalansēti visdažādāko jomu profesionāļi, sportisti, gan hokeja, gan futbola, gan boksa, gan citu sporta veidu. Mums ir pārstāvēti kultūras cilvēki, augsta līmeņa kultūras darbiniece, koru vadītāja, nopelniem bagāta laureāti. Mums ir komponists, dziedātājs, prasa vārdu uzvārdu, vai paliek noslēpums. Nē, prasīšu vārdu un uzvārdu. Arnis Mednis mums ir mūsu komandā. Respektīvi, mums ir uzņēmēji, mums ir juristi un dažādu jomu speciālisti, tā kā vēlējos, lai būtu ar pieredzi. Arī tostarp vecāku gadu gājumu cilvēki, kuri ir pietiekami aktīvi, barikāžu dalībnieks, vadītājs, ilgadējais, tas arī ir mūsu komandā. Tā kā, principā, es ar komandu pavisam viennozīmīgi lepojos un domāju, ka katrs mēs esam personība, katrs mēs esam kaut kādā savā jomā pieredzējuši, pat dažkārt viedi, un jebkurš no mums spējas ļoti lielu devumu ieguldījumu dot novada attīstību. Izskatās pēc profesionāļa komandas, jo no katras nozares, no katras jomas ir speciālists, un tas ir tas, kas trūkst Latvijas valstī, profesionālā valdība. Tāds bija mērķis un uzdevums mums. Bet man tad uzreiz tāds jautājums, kāpēc tad neiet uz mēru, nekandidēt uz mēru, tad ja šitāds funkcijas ir, šitāda komanda ir nodibināta, viss ir it kā skaidrs, tā gaišā nākotne, pat tepatās arī būs. Es sapratu, jā. 12 gadus, tā teikt, 3 termiņus es esmu gājis kā mēra kandidāts. Dažādu iemeslu pēc, man liekas, ka tīri intuitīvi, ja tauta liela daļa vēlētāju redz manī labu deputātu, kaut kādā brīdī nobaidās no manis, kad es būšu tāds skarbs un pareizs taisnīgs kā mērs. Tas ir numur 1. Numur 2. Tīri matemātiski paskatoties, neredzu, ka pa mani nobalsos tik daudz cilvēku, lai man būtu visvairāk skaitliski cilvēku vēlētāju mandāts dots. Kas pēc prakses parasti liecina par mēra izvirzīšanu. Citos gadījumās tās ir kaut kādas vienošanās nevajadzīgas. Respektīvi, kāpēc tādas ambīcijas mēs tā kā sen vienojāmies, un es arī citiem kolēģiem un sadarbības partneriem politiskajiem pateicu. Protams, es esmu gatavs iet pa mēru, ja tāda nepieciešamība būs. Bet objektīvi es uz to neaugstu, es augstu un definēju, ko es gribu, lai tā ir skaidrība, saimnieciskums, sakārtotība un visas pārējās tās normālās lietas, kas vajadzīgas jebkuram normālam iedzīvotājam. Un es to varu darīt gan kā vietnieks mēra, gan kā komitejas vadītājs, gan kā ierindas deputāts. Atbilde skaidra. Un arī jāsaka, varbūt tās beidzot tas ļaus tikt pozīcijā. Jā, varbūt. Ko var zināt? Varbūt tas tā kā izmainīt. Starp 2, 3 vēl ar visādām negācijām.
Es domāju, ka tas nav vajadzīgs ne novadam, ne iedzīvotājiem, ne vēlētājiem. Lai paliek pie tā, kā tas ir tradicionāli, kuram vairāk vēlētāju balss, tas ir mēra kandidāts. Un pārējie vienojās, sanāk pozīcija lieliski, bet būtu vislabākais vienalga, vai mēs veidojam pozīciju pēc vēlēšanām vai neveidojam, kad arvien vairāk ieklausītos, jo katram mums ir kaut kāda pieredze, katram mums ir kaut kādas labas idejas, un kā es minēju, idejas ir tik labas, ka pēc 10 gadiem sāk runāt mūsu vārdiem, lai gan pirms tam nepieņem, ja? Man liekas, ka vispār es drīkst papildināt. Man liekas, ka tā lieta, kas arī tagad ir, ja skatās uz, piemēram, uz opozīciju, ja tagad principā visi opozīcijas cilvēki, visi iesaistītie deputāti ir pašpietiekami cilvēki. Visiem ir darbs, kurā viņi tīri labi nopelna. Visiem ir, un te ir vairāk tiešām, ka mēs esam par rūpēm tieši par Mārupi. Ne tik daudz par to algu, kas mums atnāks jādēļ tā, bet tieši par tām rūpēm par Mārupi. Un noteikti Andris ir tas, kurš ļoti, ļoti iesaistās juridisko jautājumu saistībā, jā, jo pats, kā saka, tajā virzienā nodarbojas. Citi atkal, kā jau arī šobrīd komandā esošie cilvēki, acīm redzot, varēs domāt vairāk par tām saviem virzieniem. Un es arī pilnīgi noteikti, es neiešu, es reiz varu pateikt, ja es neiešu līst iekšā juridiskajos jautājumos tik dziļi, ja kaut kur pats skraidīt, jo man ir Andris. Ja? Ļoti pareizi. Ja, tieši tā. Profesionāla pieeja. Bet es gribētu varbūt papildināt to Oļega ideju par to, ka neviens, opozīcija, šī brīža opozīcija ir, ar ko mēs tā kā sadarbojamies, ir pašpietiekami, tā šķietami, jo nav tā iemesla pēc, ka nav pašvaldības darbinieki vai vadošie vai iestāžu vadītāji, lai gan es jūtu, ka sarakstā viņiem tendence ir diezgan daudz darbinieku, skolu direktors, iestāžu vadītājs uzrunāt, kā ir ļoti, manuprāt, slikta prakse, jo savukārt ilgstoši, kā veidojās pozīcija, tie ir pamatā gandrīz visu skolu direktori, tie ir visi kultūras iestāžu vadītāji. Un kāda situācija? Tagad viņi sēž pie galda kā kolēģi, bet viņi jau nokar degunu, jo... Un balso politiski. Par sevi. Balso politiski. Jo pirmkārt viņi balso tā, kā grib šefs vai šefiene, un viņi balso par sevi, par savas iestādes budžetu un algu. Absurds. Cik tas ir saprotami? Vai ne? Bet, kungi, tuvojoties, teiksim, šīs sarunas finālām, es gribētu pajautāt, kāda tad ir jūsu ieteikumi vēlētājiem? Abu divus. Es teikšu tā, pirmām kārtām vēlētāju es aicinu saņemties. Es saprotu, ka nav viegli šobrīd ar visu politisko situāciju, ekonomiskā situācija. Pie veikaliem šķiet ir laba, bet Latvijas laikam tāds, kas pa priekšu grib piepildīt veidariņu, un tomēr pēc tam, kā Oļegs teica, droši vien arī mārapiešiem daudziem ir tās kredīta saistības, līzinga saistības, kas nav slikta, bet tas traumē cilvēku tomēr vismaz reizi mēnesī, ja, kad tie rēķini ir jāsamaksā. Un tāpēc uz to globālo politiku skatoties, tā ir tāda otršķirīga. Bet kas gan mainīsies, ja jūs turpināsiet sēdēt, kā tas bija pirms 4 gadiem novadā? Mārupē bija diezgan aktivitāte, vēl pie 50%. Tas jau nav maz. Puse. Tas jau nav maz. No aktīvajiem balsu tiesīgiem. Tad dažviet Latvijā bija 3, 4, 40. Es uzskatu, ka tomēr, redziet, es piedzīvoju to, ka es uzrunāju 10 vai 100, 100 nesanāca, cilvēkus, lai nāk sarakstā un jūtu, teiksim, viedokli un kāpēc. Un līdz ar to es teiktu tā, celieties kājās, balsojiet, pieņemiet lēmumu. Ja izvēlaties sarakstu, jums nav jāliek visiem plusiņa nepazīstat, vēl tad 10 minūtes laika iepazīstieties ar personālijām, ieliekiet viņiem plusiņu. Tos, kas gluži nepatīk, svītrojiet ārā, bet jūs vismaz tādā veidā parādīsiet savu aktivitāti,
savu paveikto. Pilsoniskā aktivitāte, jā, un pilsoniskā pozīcija. Jā, es pilnīgi noteikti domāju, ka tas ir tas pamats, un es ceru, ka tajā vēlēšana dienā būs nedaudz lietaināks laiks, varbūt nekā citus gadus, un cilvēki neaizbrauks uz laukiem, bet tāpat laikā, ja būs šī spilgtā saule, un ja būs tik labs laiks, ka vajag peltkostīmos iet vienalga sākumā izdarīt savu pilsonisko pienākumu un nobalsot, jo tiešām mēs balsojam par savu nākotni. Mēs izvēlam gan valdību, gan pašvaldību. Mēs tomēr paši to izvēlam. Un droši vien, ka es pirms tam, kad es kļuvu par deputātu, varbūt es arī tā mazāk par to domāju, bet tā ir tā lieta, kas mums pilnīgi noteikti ir jādara. Un es tiešām gribētu uzrunāt arī jauniešus, iet balsot. Un varbūt tā būs kādam pirmā reize, varbūt tā kādam būs, teiksim, arī pirmā reize pēc nebalsošanas, pēc iespējas tikt pie pirmās reizes. Un tā ir tā lieta, kas pilnīgi noteikti ir jādara, un tā mēs parādam, un tā mēs tiešām, ja mums ir, 70, 80, 90%, tad mēs parādam, ka šī ievēlētā valdība, vienalga vai pašvaldība, ka šie ir tie cilvēki, kuriem mēs uzticamies, kuriem mēs iedodam, kā saka, karogu rokās, lai viņi iet uz priekšu. Jā, un pēc tam, lai nevajadzētu pārmest kādam, kas tad tagad ir tur pie varas, kas tad tagad mūs te regulē, pašiem vajag iet vienkārši un to darīt. Noteikti. Ok, paldies jums, kungi, paldies, Andri, paldies, Oļeg, par sarunu. Paldies.